Priecīgus svētkus. 23, pirms 23 gadiem biju uz barikādēm. Kā jūs apgājat ejiet tālāk no cilvēku un neiet garām iegāzībā, lai tas filmas ir taisnība. Armand, klausies, stājieties, pat tur, bišķiņ tur pat tālāk, un tad nākat no tās puses. No tās uz šito pusi? Jā, šito stūri. Tur, kur tas sniegs sākās, jā, tur apstājaties, un no turienes sākas stūri. Tad mums it kā būs vairāk laika. Nu, tad es nāk tā, ka jūs pretī Pārējā nāks no šitiem. 5 būs bobikā. Viss vairs labi, ok. Bet tad, lai Man jāiet garām un tev jāiemau? Jā, es filmēju, un tu vienkārši nākot garām iemā. ok, tad darīs. Tas tikai ģoši samot, tikai ģoši. Давай тогда я поеду. Jūs 3 nākiet šurp un līdzi ģities, ja projām. Pilnīgi un patiesa neatkarība. Šķiet ar roku gluži vai sasniedzam. Tūlīt, vēl tikai mazu soli, mazu brīdi, un mēs būsim patiešām brīvā un neatkarīgā valstī. Taču arī pretinieki nesnauž. Viņi jūt, ka gadiem iedibinātā kārtība, kad viss tiek stingri kontrolēts, kad jebkādas brīvības izpausmes tiek nocīrtas jau pašā saknē, tas viss draud izslīdēt viņam no pirkstiem un pazust vēstures meslēnē. 14. Rīgā 11. novembra Krastmalā notika Latvijas Tautas frontes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņotu apvērsumu un padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā. Tajā piedalījās līdz 700 000 cilvēku. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicināja celt barikādes. Latvijas iedzīvotāji sāka veidot barikādes un apsargāt augstāko padomi, ministru padomi, radio un televīzijas centru Zaķu salā, radio namu Doma laukumā, Rīgas telefonu un telegrāfa centrāli, kā arī Rīgas tiltus. Latvijas Republikas ministri un ministru kabineta darbinieki deva norādes organizēt smago lauksaimniecības un celtniecības tehniku, automašīnas ar baļķiem barikāžu celšanai. Šajā brīdī visā Latvijā ierodzās smagās tehnikas zinēji, un no visiem novadiem uz Rīgu sāka virzīties neparastas transporta.
Rodrigo! Izvēlētais ceļš ir Oreļa, un tā paša gāda tā sauktā Augusta puča laikā kāds pretspēks pēdējo reizi mēģināja pārtraukt tautas ceļas brīvību. Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, kurā noteica, ka 1990. gada 4. māja deklarētais pārējais posms ir beidzies, un Latvijā pilnā apjomā ir atjaunota 1922. gada Satversmes darbība. Latvija bija kļuvusi par patiesi neatkarīgu valsti. Es būšu, kā mēs tikko taisi ielikt mašīnā, jā, labi. Es faktēju, jā.